Misters Cooperwoods, censdamies izvirzīties ir sabiedrībā, ir finanšu aprindās, vienmēr rūpīgi apsvēra, ar ko un par ko var runāt. Viņš tāpat piesargājās izsacīt kaut kādas asas vai viņa aprindās nepopulāras domas par politiskiem vai sociāliem jautājumiem, kā arī parādīties tāda cilvēka sabiedrībā, kam slikta reputācija. Tomēr jāpiezīmē, ka noteiktas politiskas pārliecības viņam arī nebija. Paldies, Kārli! Šis izvilkums tiešām skar būtību par cīņu un izdzīvošanu. Labdien! Mani sauc Laura Vējone, un šodien mēs apskatīsim Teodora Dreizera leģendāro romānu Finansists. Iedomājies, vai tu kādreiz esi jutis tā, it kā pasaulē ap tevi būtu liels akvārijs, kurā katrs cīnās par savu vietu, un, tiešām, vai tu viņus, vai viņi tevi? Tā ir tāda sajūta, vai ne? Ja jā, tad šī grāmata tev patiks. Tā ir pirmā daļa no Vēlmju triloģijas, un es teiktu, ka tā ir reāla pērle. Tātad Teodors Dreizers. Viņš dzims Amerikā, Indiānā, tālajā 1871. gadā un dzīvoja līdz 1945. gadam. Zini, viņš ir viens no tiem autoriem, kurš nelielina, nemaz. Viņš vienkārši stāsta, kā ir. Tāds īsts naturālisms skolas pārstāvis, kurš, atspoguļo dzīvi bez rozā brillēm. Viņa darbi ir spēcīgi, bieži vien pat provokatīvi. Varbūt esi dzirdējis par māsu Keriju vai amerikāņu traģēdiju. Ja neesi, iesaku iepazīties, jo Dreizers tiešām prot parādīt cilvēka dabu visā tās daudzveidībā, gan tumšajās, gan gaišajās krāsās. Viņš ir slavens ar to, ka spēj radīt tēlus, kas, cenšas sasniegt savus mērķus, pat ja tas prasa pārkāpt kādas morālās robežas. Un viņš to visu pasniedz tik realistiski, ka brīžiem liekas, ka lasi nevis romānu, bet, dokumentālu liecību. Tagad par pašu Finansistu. Stāsts ir par Franku Cooperwoodu, zēnu no Filadelfijas, kura tēvis ir vienkārši bankas ierēdnis, bet Frankam, viņam ir citas ambīcijas. Viņš nav apmierināts ar ierasto. Viņš vēro pasauli ar citām acīm. Viņš redz, ka dzīve ir cīņa, un viņš grib būt tas, kurš uzvar. Sižets seko viņa ceļam finanšu pasaulē, kā viņš kļūst par bankieri, kā viņš veido Čikāgas un Londonas metropolitēnu, attīsta sabiedrisko transportu. Un tas nav tikai savs stāsts par skaitļiem un naudu. Nē. Tas ir stāsts par varas spēlēm, par to, kā tiek manipulēts ar tirgiem, par morālām izvēlēm, kas, bieži vien nav godīgas. Galvenais varonis, Franks Cooperwoods, viņš nav tas klasiskais labais puika. Viņš ir gudrs, un viņš lieliski saprot, kā darbojas sistēma. Viņš ir ambiciozs un, pat nedaudz cīnisks. Grāmata parāda, ka dažreiz, lai sasniegtu virsotnes, ir jāpieņem lēmumi, kas citiem varētu šķist, apšaubāmi. Teodors Dreizers lieliski attēlo arī Franka ģimeni. Viņa tēvu, kurš ir piesardzīgs un konservatīvs, un māti, kura uztraucas par viņa pārgalvību. Šo kontrastu starp paudzēm un to vērtībām ir tiešām interesanti vērot. Grāmatas galvenā ideja ir diezgan skarba, bet patiesa. Dzīve ir nepārtraukta cīņa par izdzīvošanu, kur vājākais krīt. Dreizers rāda, ka finanšu pasaulē ir kā liels džungļu likums, kur tikai spēcīgākais un viltīgākais izdzīvo. Viņš liek mums aizdomāties, cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai sasniegtu bagātību un varu. Un kāda ir šo panākumu patiesā cena? Grāmata atklāja arī to, kā lielas krīzes un notikumi, piemēram, ugunsgrēks Čikāgā, var ietekmēt visu finanšu sistēmu un atsevišķu cilvēku likteņus.
Ja tev patīk romāni par ambīcijām, par biznesu, par to, kā tiek veidoti lielie veiksmes stāsti, bet ne bez melnajām pusēm, tad Finansists ir domāts tieši tev. Tā būs perfekta, ja tu meklē grāmatu, kas sniedz ne tikai izklaidi, bet arī tādu pamatīgu pārdomu devu par dzīvi, cilvēku attiecībām un to, kā pasaule patiesībā darbojas. Un atceries, šīs ir tikai sākums Vēlmju triloģijas pirmā daļa, tāpēc, ja iepatiksies, vēl 2 priekšā. Padomā par to. Paldies, ka biji kopā ar mani. Ja šis apskats tev bija noderīgs, padalies ar kādu, kam arī patīk lasīt un domāt, jo stāsti mūs satuvina. Uz tikšanos nākamajā grāmatu ceļojumā. Abonē šo audio kanālu, lai neplaist garām nākamos grāmatu apskatus. Vairāk ieteikumu meklē atskaņošanas sarakstā.